ko man darīt, kā man darīt. Viņi laikam baidās, bet es saku, es biju tāds pats kā tu. Es arī gāju sākumā, kļūdījos, un no tām kļūdām es iemācījos. Šis bija labi, bet pamēģini izdarīt šādi. Varbūt tev sanāks vēl labāk. Un arī pat treneri, ja tu gribi kļūt, tu arī var nopelnīt arī pietiekoši. Varbūt tā 1 stunda ir viņa labākā stunda šajā nedēļā, bet viņa ir. Un to ir izdarījis treneris, to esam izdarījuši mēs. Esiet sveicināti. Nākamā šī saruna būs par, es gribētu teikt, kaut kur lidošanu un pilotu. Atceramies, ka katrs pilots ir entās stundas, pirms tam mācījies teoriju, pēc tam vai nu īstā lidmašīnā sēdējis blakus, vai nu ir tādā simulatorā mēģinājis un lidojis, bet tad, kad tu iekāpi īstā lidmašīnā un tad, kad tev pašam tas viss ir jādara, tas ir pilnīgi kaut kas cits, viss, ko tu esi mācījies, pilnīgi kaut kas cits, lai arī tur simulatorā vai datorā es tur vairākas reizes nosēdinājis to lidmašīnu. Tā kā tas viss ir pa īstam, tas ir pavisam citādāk. Protams, saruna šodien arī par sportu, par treneriem, par fitnesu, par aerobiku. Jums abiem vairāk nekā 16 gadu pieredze. Alīna un Elvis mūsu studijā šovakar. Esiet sveicināti. Cik tad stundas līdz paši nokļuvāt, sēdinājāt to simulātoru, ko sauc par treneri, sporta treneri? Es te salīdzinu, protams, to ar pilotu, ja, bet tā ir viena daļa, tā ir tāda teorētiskā, otra praktiskā. Cik tās ir savienot? Savienojums tad ir tā, ka tu iegūsi teoriju un ir nekavējoties jāsāk iegūt prakse. Ir nekavējoties jāsāk lidot. Labas ziņas ir tādas, ka mūsu lidojumā bēdīgā pieredze nebeigsies tik bēdīgi droši vien, ka jo ātrāk mēs sākam pieļaut kļūdas kaut kāds, jo labāk. Es vienmēr saku studentiem, jo ātrāk jūs sāksiet darīt, jo ātrāk jūs sāksiet pieļaut kļūdas, jo vairāk un ātrāk jūs mācīsieties. Tāpēc uzreiz ir jāsavienot no teorijas, ir jāpāriet uz praksi un negaidīt. Un tas ir tas labākais ceļš, manuprāt. Nāk prātā kaut kādas savas kļūdas, kad tikko sāki. Protams. Iedod piemēru. Tagad jau drīkst atcerēties, 16 gadu pagājuši. Protams, es atceros savu vispār pirmo treniņu, it kā es viņu vakar novadīju. Tie bija 2 cilvēki, tā bija aerobikas nodarbība 2 cilvēkiem. Es vadīju pilnīgi to pašu horeogrāfiju un kombināciju, ko es biju pāris nedēļas iepriekš vadījis praktiskajā eksāmenā. Un es domāju, ka, ja es tagad paskatītos tos video, kā es vadīju, ko es teicu, kāds bija mans verbālās, neverbālās mācīšanas prasmes, es domāju, varbūt man būtu pat nedaudz kauns, bet tas ir normāli. Es nesen atradu vienu video, kur es sūtīju pirms 12 vai 13 gadiem uz eksamināciju cīņu nodarbībai, un es nevarēju nokārtot šo eksāmenu gadu. Jo es atnācu uz fitnesu no dejām, no sporta dejām, un šī bija cīņu nodarbība. Tātad cita tehnika, sitienu tehnika. Un es 2 reizes kārtoju, nenokārtoju, un tad no 3. reizes nokārtoju to eksāmenu. Es sūtīju savu eksaminācijas video uz Zviedriju toreiz. Un man likās, ka sanāk viss ļoti labi. Bet es godavārds pirms pāris gadiem atradu to video. Es skatos to tehnisko izpildījumu. Jā, tur tāds labs enerģijas līmenis, kas grupu nodarbībās ir svarīgs. Bet es skatos to tehnisko izpildījumu un saprotu, ka man vienkārši pažāloja. Jo diez vai, ja es pati būtu pieņemsim šo eksāmenu tagad, ka mēs būtu pilnībā apmierināti ar to, kā tas izskatās. Tāpēc sākt pieļaut kļūdas, nebaidīties darīt jaunas lietas. Nekļūdās jau tikai tas, kas neko nedara. Tā kā ne tikai 16 gadus atpakaļ mēs esam pieļaujuši kaut kādas kļūdas. Es domāju, ka arī tagad pieļauju kaut kādas kļūdas. Es bieži vien filmēju savus treniņus, lai paskatītos, kā tas izskatās no malas, jo tā kā man liekas, ka tas izskatās skaisti, īstenībā no malas tas nevienmēr izskatās tā. Un tādā veidā tu redzi, kā tu dari, kā tu izskaties, kāds bija tās verbālās mācīšanas prasmes, neverbālā žestikulācija. Varbūt tu pateici kaut ko lieku, ko nevajadzēja teikt. Lai tas teachings, mācīšanas prasmes ir maksimāli tīras. Jā. Tā kā pieļaut kļūdas gan 16 gadus atpakaļ, gan šodien visticamāk. Atceries Elvis savu ceļu, cik ļoti tu sēdēji tajā aparātā redzot skrejceļu. Uzreiz spiedi vai? Man bija jāspiež gāzi, jo tāpēc, ka es uzreiz 15, 16 gados jau nolēmu, ka es gribu būt uz sacensībām piedalīties, kas ir profesionāli bodybuilding, kā tu skatos. Tāpēc man tā gāze diezgan ātri bija jāspiež, un tas nebija tikai mācīšanās laikā LSPA, un tas bija jau pirms tam. Tāpēc es baigi daudz pieredzēju ar to, un daudz ko iemācījos, un tieši pareizi arī Alīna teica, un daudz kļūdījos. Un tad es varu iemācīt arī citiem to, ko es izgāju cauri. Ja pirms tam man tā praksa nebūtu, tad man nebūtu tik liela zināšanas, kā es varu iemācīt cilvēkam, kā pastāstīt, ko pareizi darīt noteiktās situācijās. Un vēl arī pareizi Alīna minēja to, ka man diezgan bieži tie jaunie treneri prasa,
ko man darīt, kā man darīt. Viņas laik baidās, bet es saku, es biju tāds pats kā tu. Es arī gāju sākumā, kļūdījos, un no tām kļūdām es iemācījos. Un tad tikai tas reālais darbs tikai sākās. Un vēl joprojām es sevi visu laiku novērtēju no malas, kā viss notiek. Vai ir pareizi arī filmēt sevi ir ļoti labi, arī sociālos tīklos filmēt arī kaut kāds video priekš sevis, arī, kas arī noderēs tev nākotnē, lai izzinātu savas vājās puses vēl vairāk un spiest uz tām principā. Un par savām kļūdām nāk prātā vai nestāstīs pašām pirmajām? Tas ir vairāk varbūt tās sacensībām saistībā. Varbūt tās sacensībām saistībā vairāk, kad es domāju, ka ir jāslēdz ūdens ārā. Tā kā pārsvarā, ka bodybuildingā piedalās, tur slēdz ūdeni ārā, tur 3 dienas tur neiet kaut kāds rokhierās, 3 dienas tur lādē. Un tas viss bija rakstīts tikai internetā. Man treneris vispār nebija tajā laikā. Un es sapratu, ka tas viss ir pilnīgs muļķības. Principā man uz mātes nekas nedarbojas. Ne ūdens izlādes, ne rokhierāta ielādes, tas sāls tur manipulācijas. Un arī īstenībā daudz, ja godīgi, cik es ar citiem sportoju kopā, ar uz pasauli varu braukt, esmu. Un diezgan daudz pat no gultas nevar piecelties tā izdarot. Jo tāpēc, ka viņi ielieto diurētiķus, sāli tur manipulē, un tad ūdens ir pārāk maz, ķermenis ir dehidrējies, un viņi pat reāli nevar piecelties. Viņi saka, ka viņi reāli skatos nebūs šodien. Tā kā tās ir diezgan traks lietas, un manuprāt, tās lietas, ko arī citi cilvēki ir darījuši, un ko es esmu pieredzējis no tādas, man dod to lielu pieredzi bāzi, ka es varu tiešām strādāt ar cilvēkiem, un lai viņi to droši to ceļu vienkārši darīt. Jā. Kā jūs skatāties tevis pieminēto internetu? Treneris nebija internets. Cik tas liels drauds ir vispār? Vai tomēr kā palīga līdzeklis? Ja skatāmies uz cilvēkiem, kas paši izdomā sameklēt gudrības, kā sportot, ko darīt, kā vingrinājumus taisīt. Agrāk mēs saskarāmies ar to, ka mums bija informācijas trūkums. Kāds no treneriem aizbrauca kaut kur uz starptautisko konvenciju un kaut ko nofilmēja, bija tās VHS kasetes, un mēs ar kastēm dalījāmies, skatījāmies, ko tur dara starptautiskie treneri, kas tagad ir aktuāli uz starptautiskās skatuves. Un, mēs bijām ļoti izsalkuši pēc jaunas informācijas. Tad tagad tās informācijas ir tik daudz, ka ir jāiemācās viņa filtrēt vienkārši. Kas man der, kas man neder, kāpēc tā, kāpēc šitā. Bet tur arī savs pluss, jo mūsu vingrotāji kļuvuši ievērojami izglītotāki nekā tas bija 10, 15 gadus atpakaļ, arī dēļ tā, ka šī informācija ir pieejamāka. Vienīgais ir jāiemācās viņa nedaudz filtrēt, ja? Kas ir labi, kas ir slikti, kas ir priekš manis, pieņemsim, ja? Nevis kopumā, kas man der, kas man neder šodien, jo nav jau tāds labais un sliktais nav. Visbiežāk ir kaut kas, kas man neder tam, kam es neesmu gatavs, ja? Tā intensitāte, pieņemsim, tādā ziņā ar to ir jābūt uzmanīgi, jo, ja mana pēdējā fiziskā aktivitāte bija pirms 20 gadiem, es nezinu, fiskultūras stundā, tad droši vien, ka ir jāsāk kaut kādiem mazākiem solīšiem, jo ļoti bieži grib iegūt to rezultātu. Vakar īstenībā man jau vajadzēja to rezultātu, un tad gribās ļoti ātri. Mēs kaut kādas lietas pieprasam no sava ķermeņa, ka viņš mums kaut ko ir parādā. Viņš neko mums nav parādā, ja mēs 20 gadus neko nedarījām, tad mums ir maziem soļiem jāiet uz priekšu. Mums kā treneriem ir ne tikai jātrenē, bet mums kā treneriem ir jāizglīto mūsu vingrotāji, kā tad sākt, ja tu trenējies online, kā tad izvēlēties to, kas tev der šodien, tavām iespējām, gan fiziskajām, gan arī emocionālajām. Bet ir izjūtams tas, ka daudz vienkārši man vajadzēja vakar ieiešu YouTube, atradu šis smuks treneris vai trenerīte, labi izskatās, tad jau viņai var ticēt. Kaut gan varbūt tur ir pilnīgi kaut kādas pauzes ieliktas, kā video treniņš, piemēram. Dažreiz tā ir, bet tas jau nav tikai par fitnesu. Tas ir par jebkuru sfēru, ka informācijas ir daudz un viņi kļūst ievērojami vieglāk sasniedzami. Un ar to mēs varbūt varam ar online iekļaut tos cilvēkus, piesaistīt tos cilvēkus, kas varbūt nebūtu atnākuši uz sporta klubu, ja, un nebūtu sākuši, jo atnākt uz sporta klubu, tas jau ir liels solis. Varbūt vieglākais solis no sākuma ir kaut ko pameklēt un kaut ko atrast. Ja online būs vairāk izglītojošās informācijas, ne tikai kaut kas traks, kas varbūt liekas šķiet no malas, bet kaut kas vairāk izglītojošs, tad arī cilvēkiem būs vairāk iespējas izvēlēties. Un es domāju, ka tie, kas meklē, tie atrod. Un vienkāršā valodā cilvēkiem stāstīt, kas tas ir, kā tas strādā, un iedrošināt, sāk uzstēties un darboties, darīt to, kas viņiem patīk, ko viņi grib, varbūt, un tam, kam, protams, viņi ir gatavi. Un, Elvi, cik tu ātri nonāci pie tā, ka tomēr vajag treneri un speciālistu blakus, nevis internetā lasīt kaut kādas gudrības? Tā kā pirmās kļūdas pats saprot, ka kaut kas nestrādā līdz galam. Kad tieši treneri ņemt? Jā. Kad tu nonāci, ka treneris... Manuprāt, uzreiz ir jāņem.
Jo, piemēram, tāpat kā mēs runājam par biznesu. Bet ar tavu pieredzi, es domāju, pirms, kad tu stāstīji pirms sacensībām, ūdeni izslēdzam, tur sāls procedūras, tur nebija treneris, lasīja visu internetā. Cik ātri nonāca līdz tam, ka man vajag speciālistu blakus. Es tāds interesants cilvēks. Man patīk visu pašam darīt. Tu ilgi pats rakies pa internetu? Jā, es pa internetu nerakos. Man bija arī, protams, arī cilvēki apkārtējie bodybuilderi, ko es arī sapazinos, arī braucot uz Spāniju un visu kaut kur, kur es ceļoju. Es vienmēr informāciju centos iegūt no tiem cilvēkiem, ko viņi dara, kā viņi dara. Un tad mēģināju to visu sev arī pēc tam. Un tā kā es visu to sev pamēģināju, tā es zinu, kā bišķiņi to pamanipulēt, lai darbojas varbūt man, varbūt darbotos citam cilvēkam. Tā es īstenībā to informāciju, kas man ienāca, to es uzreiz izmantoju, un tādā veidā es viņu varēju pats jau to skaistāk padarīt. Un man ir tā lieta, ka es pārsvarā pats vienmēr gribu darīt. Man varbūt vajadzētu cilvēku prasīt palīdzību, bet tas ir visticamāk arī jāzina, kāda rakstura cilvēks tu esi. Vai tu spēj to izturēt ceļu, vai tu spēj ieguldīt to laiku, kas būs daudz ilgāk, ja tu paņemsi treneru uzreiz, vai ne? Bet man patīk vienmēr viss sarežģīt. Man patīk dzīvē cīnīties par kaut ko un aiziet līdz tam, ka es zinu, ka es pats to sasniedzu, ka man nebija kaut kāds cilvēks blakus. Protams, ir man ģimene vienmēr blakus, draugi, ko es uzskatu, kas ir tie, kas tev atbalsta tajā brīdī, vai ne, un ceļ augšā. Bet tomēr man nevajadzēja to trenēt tajā brīdī. Jā. Un tas, manuprāt, arī godīgi, kā mēs minējām par to sākumā tām kļūdām, tas man padarīja par to, ko es esmu arī tagad. Es esmu ļoti profesionāls tajā jomā palicis, tikai tāpēc, ka es pats visu to darīju, iegūju informāciju, izmantoju, pamēģināju, pēc tam uz klientiem mēģināju, pēc tam ar sportistiem runāju, un tas viss skaisti arī savienojas kopā beigās. Šobrīd, ko jūs darat, tā pastāstiet īsumā, kas ir galvenais bez sporta izglītības aģentūras? Kad man jautā, Alīna, kas tu esi, mana pirmā sevis identifikācija ir: sveiki, man sauc Alīna, es esmu grupu nodarbību trenere. Un tad nāk jau visas pārējās lietas, kas ir saistītas ar grupu nodarbībām, ar sporta izglītības aģentūru, kaut kādiem kursiem, ar starptautisko darbu. Es braucu strādāt arī ārpus Latvijas uz starptautiskās fitnesa skatuves. Jā, bet es sev saucu par grupu nodarbību treneri. Es vienmēr saku, es esmu līdz kaulu smadzenēm grupu nodarbību treneris. Priekš manis laikam nav labāk. Tieši aerobikā. Grupu nodarbības ļoti dažādas. Nē, grupu nodarbības uz doto brīdi ir ļoti dažādas. Tā var būt aerobika, un stepa aerobika, un dejas, un intervāla treniņi, un spēka treniņi, un funkcionālie treniņi. Uz doto brīdi fitnes un arī grupu nodarbība fitnes ir ārkārtīgi dažādas. Mēs iedalām nodarbības, kardio nodarbības, spēka nodarbības un body and mind klase. Tātad body and mind nodarbības, kur ir pilates, jogas un viss šis virziens. Tā kā grupu nodarbības ir ārkārtīgi dažādas. Gribās padejot, var padejot, gribās boksu, gribās kaut kā cīņu nodarbība, arī tāds ir grupu nodarbībās. Es arī pati tādu vadu. Gribās kaut ko no body and mind klasēm, kaut kādu mobilitāti, dinamisko stiepšanos, jogas vai pilates, arī tas ir pieejams. Gribās strādāt ar lielāku svaru, var paņemt stieni, arī tas grupu nodarbībās ir pieejams. Gribās ar mazo inventāru strādāt, ar gumijām, ar mazajām hantelēm vai citiem ekspanderiem, arī tas ir pieejams. Tā kā grupu nodarbība fitnes ir ārkārtīgi dažāds, un droši vien tas ir viens no iemesliem, kāpēc es esmu tik ilgi šajā profesijā, jo grupu nodarbību treneri tiek klasificēti kā plašs profils speciālists, kurš var novadīt gan body and mind klasi, gan dejas, gan, pieņemsim, spēka treniņu. Jā? Un tad ir šaura profila speciālisti, kas, pieņemsim, specializējas tikai jogas nodarbībās, jā? Vai body and mind, vai pilašu speciālisti. Un tādā veidā katrs ar laiku atrod kaut kādu savu virzienu, savu nišu. Dažreiz, kā pieņemsim, es arī ilgtermiņā mēs paliekam šajā plašajā profilā, un dažreiz virzās pēc kaut kādiem gadiem uz šaurāku profilu un paliek, pieņemsim, tikai pilašu sistēmā. Tavs? Šī brīža ceļš? Baigi daudz dzīvē uzņemos, tāpēc, ka man sacensības, kā jau teicu, man izaicinājumi, vienmēr patīk izaicinājumi. Un tagad pašlaik es ar daudz ko sāku jau virzīties, kas būtu pirmais ir jauniešu projekts. Jo es saskatīju to, ka es ļoti daudz jauniešu redzu zālē, viņi grib būt treneri, viņi grib būt bodybuilderi, un viņi skatās uz mani kā mentoru. Un tagad es saprotu, ka man ļoti patīk tieši tie jaunieši, varbūt tāpēc, ka man īstenībā mamma bija sociāls darbinieks, viņa ar jauniešiem strādāja, trūcīgām ģimenēm, invalīdiem, palīdzēja tiem cilvēciņiem. Un viņi vienmēr ir tāds, kas palīdz citiem. Un viņi man iemācīja to visu, un man liekas, bērnībā no viņas to samācījos, ka es tagad pats gribu virzīties. To, ko mamma nevarēja izdarīt, jo valsts sistēma viņu apturēja nedaudz attīstīties, kā pārsvarā mēs zinām, valsts sistēmas ierobežo, noteikumus uzliek un tā. Un tāpēc, laikam, ir tā, ka es gribu paņemt viņas to jomu, ne īsti par tiem, varbūt tiem sociāldarbinieku jomā, bet vairāk sporta jomā.
Jo es zinu, ka kaut kādiem trūcīgiem tas sports var iedot labāk mentālo to veselību. Tas pats arī, kad trūcīgajiem var iedot to saprašanu, kad tomēr tu vari kaut ko izdarīt, to pārliecību arī mums sports iedod, vai ne, ka tālāk. Un arī pat treneriem, ja tu gribi kļūt, tu arī var nopelnīt arī pietiekoši. Un tas ir mākslinieks, ka tā joma, ko es baigi iegāju iekšā, daļai tās ģimeniskās, gan arī pašam sastopoties ar jauniešiem ikdienā un apmācot viņus uz nometnēm, es arī braucu jauniešu apmācīt. Viņi tiešām ir tā, ka, ja vecākam cilvēkam kaut ko pasaka, vakarā viņi nevar dzert pēc treniņa, viņš apat izdzers. Jaunietim pasaka, piemēram, man ir tāda grupiņa izveidots, viņam pasaka, ka svaigpiens ir labāks nekā pasterizēts piens. Viņš jau uzreiz pēc stundas jau bija veikalā un nopirka svaigpienu. Tā kā viņam ir tā deksme un viņi grib darīt, viņi grib iet, un jaunieši ir tie, ja mēs mainām to jaunatni, tad mūsu civilizācija Latvija paliks labāk. Jo tie, kas paliks, veci jau aiziet, un tā jaunie nomaina jau to visu jaunu kultūru veido un tā tālāk. Un tad es sapratu to, ka jā, tie jaunieši būs to, ko es gribētu iesākt, lai tas mans vārds paliek vēsturē. Tādā veidā, ka es tiešām varēju kaut ko lielu izdarīt. Tā ir tāda lieta, un otra lieta, ko es tagad iesācu, esmu izpratot vairāk to metodiku un apmācības, jo es arī akreditācijā piedalos, ka es skolās ietu un tos pašus cekurus akreditēju arī LSPA un tā tālāk. Un es sapratu ar to, ka lekcijas izskatot cauri, ir tā lieta, ka baigi lielu uzmanību nepērš tieši dzimuma atšķirībām. Tieši kā trenēt sievietes un vīrieši. Un tās ir ļoti liels atšķirības, jo sieviešiem hormonālās profils ir pilnīgi savādāks kā vīriešiem, anatomiskais, fizioloģiskais, tā kā ir ļoti daudz atšķirības. Un sievietes ir ļoti, ļoti mainīgas, bet vīrieši nepērš tam uzmanību. Ja, piemēram, vīrietis treneris ir, man sieviete atnāk, man ir sāp vēders, tāpēc, ka man ir menstruālais cikls, tagad tās menstruālais fāze ir, man sāp vēders, un varbūt šodien mazāk treniņu iedodam, vīrietis un nesaprot. Okay, mēs tāpat maucam uz pilnas slodzes, bet tā īsti nevar darīt. Tev ir jāpielāgo tieši tas treniņu grafiks, tieši tiem menstruāliem cikliem, tieši menstruāliem cikliem, jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un par to tagad sāk runāt vēl vairāk pasaulē, jo saprot to, ka visi pētījumi tiek veikti vairāk uz vīriešiem, nevis sievietēm. Jo sievietes ir ļoti sarežģīti pētīt, tāpēc, ka katrai būtu ir vienai fāzē, vienā hormonālam profilam, vienam vecumam, tāpēc, ka menopauze un pirmsmenopauze arī maina pilnībā to profilu, vai ne? Un tas pētījums izgāžas lielākoties, tāpēc, ka katram grupā bija kaut kā savādāka rezultāta. Tāpēc pārsvarā, ja pētīt lielākā bāze ir vīrieši, bet sievietes vienmēr bija novārtā. Un tā arī tāda lieta, ko es saskatu, tā ir problēma, un es to rīkošos. Jo es gribu ķerties kaut kādām lietām klāt, kas kaut ko lielu dzīvē izdarīt vienkārši. Un tās ir tās lietas, kad man ir tā sirds lieta ir palīdzēt cilvēkiem. Es varu palīdzēt trenerim privātiem, kad es trenēju cilvēku, 1-1, kursiem es varu palīdzēt treneris izglītot, bet es gribētu vēl lielāku masu paņemt cilvēkiem. Un sapratu, ka tie jaunieši ir viena tā problēma, un otrais ir tās dzimums atšķirības saprast treneriem arī par sievietēm. Jā. Labi, par sporta izglītības aģentūru. Sarunas sākumā pieminētais simulators. Vai jūs arī savā ziņā jūtaties kā tie simulatori, kuri iet praksē cauri un pārbauda, ko tu darīsi, kādi vingrinājumi, kas ko kā, tikai tad jūs tiksiet pie tās reālās darīšanas? Es nezinu, vai to var saukt par simulātoru. Tēlēni tā vienkārši izsakoties. Jā. Es sevi šajā lomā atvēru kaut kā no citas puses. Jo tik atbalstoša, motivējoša, saprotoša, kā ar studentiem, stākot strādāt ar studentiem, man liekas, es neesmu bijusi nekad. Un, protams, ka tas transformējās arī tālāk uz vingrotājiem, uz vienkārši mani kā personību kā tādu. Es strādāju šādā veidā, ka es atbalstu, es motivēju, es motivēju viņus spērt šo pirmo soli, uzkāpt uz skatuves, uzvilkt mikrofonu, ieslēgt mūziku, sākt darīt, sākt runāt, sākt mācīt un sākt pieļaut kļūdas. Un es saku, šis tev sanāca lieliski, šeit bija ļoti labi, šeit pamēģini nedaudz izdarīt citādāk. Jo nāk mācīties jau ne tikai jauni topošie treneri, tie cilvēki, kas maina vienkārši profesiju. Un mēs esam varbūt uzauguši kaut kādā tādā vēl laikā, kad uzkāpt, prezentēt sevi, darīt kaut kādas lietas publiski, un ja tev kaut kas nesanāca, tev dažreiz pateica, kas tā dara? Saņemies, izdari citādāk, tā vairs neviens nedara. Tad man šis ceļš īsti neiet kopā arī ar manu personību un arī kā pedagogu, ka es tomēr dodu iespēju darīt, pieļaut kļūdas, atbalstīt, un tad maziem solīšiem vest uz to pareizo ceļu, ka šis bija labi,
bet pamēģini izdarīt šādi, varbūt tev sanāks vēl labāk. Šo tu izdarīji ļoti labi, bet iesi šo ceļu, varbūt būs tev ērtāk, vieglāk un saprotamāk. Man liekas, priekš manis tas ir labākais ceļš, tāpēc nezinu, vai to var saukt par simulātoru kā tādu, ka šis ir nepareizs, tā vairs neviens nedara, dari tagad tikai šādi. Es gribu, lai viņi domā. Skaties, kā reaģē. Jā, es gribu, lai viņi domā, es gribu, lai jau apmācībās viņi saprot, ka fitness ir ļoti plašs, ka šeit nebūs viens pareizais vai viens nepareizais. Tā kā man mācīja 20 gadus taisīt pietupienu, man pateica tā, un es tā arī darīju. Bet īstenībā ar gadiem ejot, tu saproti, dari, bet tev sāp tur jostas daļa, vēl kaut kur krustkaulu velk, un ar laiku tu saproti, kāpēc tas tā ir. Atkal nav tas pareizais un nepareizais. Ir piemērots, nepiemērots, labi tehniski izpildīts, slikti tehniski izpildīts. Un es gribu viņiem parādīt, ka fitness ir ļoti plašs un ka arī to, ka ar katru gadu viņi vienmēr saskarsies studenti arī savā praksē, darbā ar dažādiem viedokļiem. Būs jāsaprot, jāpamato, es daru tā, kāpēc es daru tā. Un tādā veidā meklēt to savu ceļu. Tāpēc tas laikam ir mans simulators. Būt blakus un virzīt draudzīgā, atbalstošā, motivējošā ceļā uz varbūt to īsāko ceļu. Elvi? Ļoti pareizi pateicis īstenībā. Jo man vienmēr ir tie, arī kad es cilvēkiem kursā sastopos, viņi saka, cik man ilgi atpūsties, jūs uztaisat šo vinginājumu. 2 minūtes. Tā rakstīts grāmatā. Kāda intensitāte man hipertrofijā trenēties? 8-12, tur 80%, 70%. Es saku, tāds nestrādā. Jo reāls pēc pieredzes var pateikt, to var trenēties šādi, bet sasniedz abi rezultāti. Tāpēc es arī treneriem mācot, es viņiem lieku plašāk domāt. Tu vari darīt tā, kā tu domā, kā tev sirdī domā, tā arī dari. Jo tas arī būs pareizi. Jo beigās tāpat tu mēģinās to plānu vai ko tu dari ar to klientu, tāpat tu viņu aizies to rezultātu. Ja tu gribēsi, ja tev patīk tas un tu izbaudi to, un tu vēlēsi tam cilvēkam palīdzēt, tāpat tu viņu aizvedīs. Un tad, kad tu aizved vienu cilvēku, vienu klientiņu, tad tu pēc tam nākamajam darīsi varbūt to pašu, varbūt pamēģinās kaut ko citu. Jo, kā jau minēja Alīna, ir tiešām tas fitness ir ļoti plašs. Viens dara šāds vingrinājums, viens dara tāds vingrinājums. Uz abiem vingrinājumiem mēs uzaugam. Tāpēc es arī vēlos vienmēr tiem kursa kolēģiem iemācīt to, ka fitness ir plašs ļoti, var dažādos veidos sasniegt rezultātu, izvēlēs pats un dari. Un galvenais nebaidies. Līdzinājā pieredze ar studentiem, cik ir liela? Šis laikam sāksies 4. gads, jā, 4. Jo dažreiz esmu kā vieslektors arī Rīgas Straduņu universitātē, apmācu arī topošos, ne tikai topošos, bet esošos trenerus treniņu programmai, kas ir Kamibo, kur es esmu meistara treneris, tā atkal ir cita pieredze. Tad ir sporta izglītības aģentūra, kur dažreiz man ļoti patīk pieaugušo neformālā šī izglītība, jo ir pieauguši cilvēki, kas ir gatavi mācīties, kas ir gatavi ieguldīties, kas klausās katru tavu vārdu. Tev īstenībā ir diezgan vienkārši strādāt, jo tu viņiem dod un viņi ir gatavi ņemt. Jo man ir bijusi pieredze arī darbā es esmu vadījis nevis kā pasniedzējs, bet vairāk kā treneris, pieņemsim sporta stundu. Un es novadīju 9. klasē sporta stundu un es pateicu cepuri nost visiem pedagogiem, visiem sporta skolotājiem, bet mana auditorija tomēr ir pieauguši cilvēki, tāpēc strādā arī grupu nodarbību fitnesā. Un runājot par to pašu dažādo grupu nodarbību fitnesu un fitnesu kā tādu, dažreiz man uzdot jautājumu par to teoriju un praksi. Alīna, ar kādu vecumu grupu tu strādā? Un ņemot vērā to, ka es esmu grupu nodarbību treneris, saku no 16 līdz 70. Un tad viņi saka, nav tādas vecuma grupas. Teorijā viņas grāmatā viņas nav, bet zālē viņa man ir grupu nodarbības zālē. Tā ir realitāte. Tāpēc man šķiet, mēs ar Elvi esam tie praktizējošie pedagogi, un mēs varam tās teorētiskās lietas ļoti veiksmīgi savienot ar praktisko pieredzi, reālo pieredzi, ar ko saskarās treneri. Jo mēs jau runājam ne tikai par kaut kādām vingrinājumu tehniskajiem izpildījumiem, mēs runājam arī savās apmācībās par tām aizkulisēm, kas notiek, par to, ko mēs bieži varbūt sociālajos tīklos arī nerādam, ka kāds tas darbs, kādu enerģiju viņus paņem, ar kādām traumām mēs varam saskarties, gan fiziskām, gan emocionālām, jā, kāds tas ir ceļš, jo jebkurai profesijai ir aizkulises, un mēs arī godīgi stāstam par to, kāds ir šis treneru garais ceļš, lai profesijā paliktu nevis 1-2 gadus, bet vairākus 10 gadus. Šodienas students sarunas noslēgumā, viņš ir zinātkārs, vai viņš jau ir tik daudz redzējis YouTube, ka viņš tikai filtrējuši, tas bija blefs, tas nav interesanti. Kā jūs redzat? Manuprāt, viņi ir zinātkāri.
īpaši mēs strādājam ar pieaugušiem cilvēkiem. Kā es minēju iepriekš, es redzu apmācībās, kā viņi vēlās uzsūkt to informāciju. Viņi ir ieinteresēti, viņi jautā, viņi iedziļinās, viņi stāsta savu pieredzi, un tad mēs ejam cauri, kāpēc kaut kas varbūt strādāja, kāpēc tur sanāca tā, kāpēc kaut kas nestrādāja varbūt. Manuprāt, šī tieši pieaugušo izglītība ar to ir priekš manis ļoti pateicīga. Man ļoti patīk strādāt, jo cilvēki ir gatavi mācīties. Viņi uzņem, viņi kā sūklis uzmanīgi klausās, skatās, ja, un mēģina no tevis paņemt maksimāli daudz. Daudz gan jau esat bijuši arī ārzemēs, skatoties uz tādas, nezinu, uz nācijām. No, protams, tur Amerikā aizēja, tur visi skrien vienkārši kā traki. Tur bija tāds bums, ka Latvijā parādījās ar vienu brīdi. Protams, ka Latvijā tas saistīts arī ar laikapstākļiem. Bet vai ir novērojami, ka Latvijā tomēr vajag bišķiņ kā iet pie treneru vai grupu nodarbībās, kur kopā, kur tev kāds motivē, nevis, ka tu pats sevi disciplinē un tā kā tev pašam ir jāsņemās, uzvilkt tās botas, pašam ir jāsņemās, aiziet uz tiem stieņiem un patrenēties. Vai tomēr mūsu platumgrādos ir tā, ka tā ir rīta 5 jābūt un tā tālāk. Kur ir tie virzieni? Cik mēs esam tādi pašiniciatīvas sportotāji un cik grupveidi, ja tā var teikt? Tāpēc man arī gribās to komunu veidot tiem jauniešiem. Jo tiešām tā komuna varētu to spēku iedot, manuprāt. Jā. Jo man, piemēram, kāpēc es daru šīs lietas dzīvē, kāpēc es varu regulēt vienā laikā, tur ceļos vienā laikā, kāpēc es velkāju tur acu masku, kāpēc lieku tur troksnim speciāli, lieku tur ausu aizbāžu un visu šīs lietas daru. Tāpēc, ka man ir apzinātība, kas notiks, ja es šo izdarīšu. Es labāk izgulēšos, labāk jutīšos, mentālā veselība uzlabosies, spēcīgāks būšu, pārliecinātāks būšu. Un tiešām tā informācija, ka tam cilvēkam ir, ja, piemēram, es arī pasaku pārsvarā klientiem, arī šiem kursa biedriem, ka pasaku, piemēram, izdara šo, tev notiks šis. Un tad iedod vēl grāmatu, varbūt, vai kaut ko tālāk viņam izglītoties. Un tad viņam dod to grāmatu par miegu. Piemēram, pārsvarā man cilvēkam problēma ar miegu, kā viņi nevar iemidzināt sev, tāpēc viņiem tur gaismas visu tur dienu tur cirkulē, tad viņi tur vakarā vēl sēdās 3 minūtes pirms miega un domā, ka pēc nevar aizmigt un tā tālāk. Un tad es viņam iedod to miegu grāmatu, un ka viņš apzinās, jā, tad viņš tā tiešām sāk pielietot to. Un tāpēc, manuprāt, kas derētu, ir veidot šīs komunas, kas varētu izglītot un vēl vairāk par to Latviju vērst to informāciju, lai cilvēki apzinās un viņiem aiziet. Un tad viņi uzreiz, es izmantoju šito, pateicu, komunē šito. Un tā komuna vēl arī viens ar otru komunicē, vai ne, ka mēs esam uz vietas tā grupveidā, un viens otru apmainās tā pieredzē. Un tas katru to cilvēku, manuprāt, dzīt vēl vairāk uz priekšu un kustēties. Jā. Es domāju, šeit ir ļoti individuāli. Kādam ir labāk sākt vienam pašam ar sevi, varbūt mājās, kad man neviens neredz, viss kārtībā ar to ir. Un kāds atnāk uz sporta klubu, trenažieru zāli, kāds atnāk uz grupu nodarbību, jo, ja mēs skatāmies sporta klubu, tad tas ir apmēram 50/50. 50% nāk uz trenažieru zāli un 50% apmēram nāk uz grupu nodarbībām. Ir jāatcerās to, ka fitness nav jau tikai par treniņiem. Īpaši, ja mēs runājam arī par grupu nodarbību, fitnesu, tā ir socializācija. Tā ir tā komūna, kāpēc cilvēki izvēlās grupu nodarbības. Es jūtos piederīgs kaut kam, un kopā ar pārējiem, kas varbūt mani motivē un atbalsta, varbūt ir vieglāk sākt arī. Jo grupu nodarbības veido to sociālo vidi sporta klubā ļoti tādu sasaistošu kopā, ka cilvēki nevis vienkārši atnāk uz ģērbtuvi un nesasveicinās viens ar otru, bet viņi arī ģērbtuvēs runā, komunicē, jo viņi bija vienā nodarbībā, viņi ir ieguvuši kaut kādas emocijas, viņi ir ieguvuši kaut kādas sajūtas. Tas nav tikai par fizisko, arī trenažieru zāle, tas nav tikai par fizisko, jo tā ir sava komūna ar savām interesēm, viņi iet pie citiem mērķiem, grupu nodarbībā tā ir kaut kāda sava komūna, un ja trenerim vēl izdodas būt tam līderim un draugam, tad cilvēki sakos trenerim līdzi, lai arī kur viņš nebūtu. Ja es vadu vienā Rīgas pusē nodarbību, tad ir ļoti liela iespējamība, ka daļa no šiem klientiem būs pie manas nodarbībā arī citā Rīgas pusē un vēl online un vēl kaut kur, jo cilvēks sako cilvēkam, un mums ir fantastiska iespēja ne tikai uzlabot fizisko veselību, bet arī emocionālo un garīgo, jo fiziskās aktivitātes iet roku rokā ar mūsu mentālo veselību. Skaisti, viedi vārdi. Novēlu daudz tādu treneru, kuriem ir gatavi braukt pusi Rīgai cauri. Es, protams, nenovēlu to, lai netaisa sastrēgums vēl lielāks. Bet, lai treneri ir kā magnēti, kas iedvesmo, kas atvelk tos cilvēkus. Liek iemīlēt to sportu, un pēc
pēc tam jau viss būs labi. Tieši tā. Mēs esam gatavi dalīties ar pieredzi, ar zināšanām, motivēt un atbalstīt. Un visus tos, kas ir izvēlējušies šo fantastisko profesiju, manuprāt. Tu dari savu darbu, tu viņu mīli, tev ir iespēja motivēt, atbalstīt un padarīt cilvēku dzīves labākas, gan fiziski, gan laimīgākas. Varbūt tā viena stunda ir viņa labākā stunda šajā nedēļā, bet viņa ir, un to ir izdarījis treneris, to esam izdarījuši mēs. Tas ir fantastiski. Paldies jums. Paldies par sarunu. Paldies par darbu. Paldies. Paldies.